labrīt! Tagad es jūs visus redzu, un jūs mani visi redzat. Prieks jūs sveikt ikgadējā mūsu kopējā pasākumā. Mūsu kopējā dabazinātņu, matemātikas un tehnoloģijas skolotāju konferencē efektīvi un radoši. Šeit sajūta tā kā skolā, apmēram, vai ne? Vārdu labākajā nozīmēšanā, es domāju, tāpēc, ka pirmkārt, mēs atkal satiekamies, satiekam paziņas, satiekam draugus, ir par ko pārunāt, un dienas gaitā neba tikai būs par ko pārunāt, bet būs arī, kā jau katru gadu, iespēja uzzināt kaut ko jaunu, ieraudzīt kaut ko jaunu, pamēģināt kaut ko jaunu, un pēc tam māju braucot to visu mazajās pelēkajās šūniņās pārdomāt, lai jau pēc pāris nedēļām to iedzīvinātu klasē. Nu, tāds jau ir mūsu kopējais mērķis. Vēl runājot par sajūtām, droši vien tie, kas cēlās agrāk un brauca tālāk, dabūja to sajūtu, vai man dieniņ, kad tik nav salna. No Zosēniem nav kāds, ne? No tās puses nebija šodien mīnusā. Es no Skrīveriem, mēs parasti otrā vietā iz Zosēniem, un tur bija no rīta 6 grādi. Feini, vai ne? Un braucot ar mašīnu, tur pie Daugavas to miglu vajag griezt gabaliņos un krāmēt kaudzītē. Tā kā sajūta ir, skola tuvojās, un mēs par to visi, protams, esam priecīgi, vai ne? Jā, protams. Ovācijas nebija, bet aplausi pietiekam vētraini. Nu ko, un ja jau mēs atrodamies Latvijas universitātē, tad, protams, kā vārds ir jādod Latvijas universitātes rektoram Gundaram Bērziņam. Mīļie skolotāji, prieks jūs visus tik lielā skaitā redzēt, un tiešām mūsu mācību gads tuvojās, un ar to es jūs visus arī apsveicu. Tas ir... Jo es teiktu, viens no svarīgākajiem uzdevumiem mums katram savā darba vietā ir iegūt liederības sajūtu. Un liederības sajūtu, es domāju, mēs visvairāk iegūstam tieši sākot no 1. septembra, jo mēs darām kaut ko, kas mums patiesi patīk. Tāpēc tiešām es jūs visus sveicu ar 1. septembra tuvošanos, ar jaunu mācību gada tuvošanās, jaunām cerībām, kas vienmēr ir pirms kaut kā jauna. Ko es vēl gribētu teikt? Es gribētu teikt milzīgi paldies visiem, kas dalījās ar idejām, sniedza savus priekšlikumus, izpratni, palīdzēja veidot mūsu izglītības sistēmu, dabazinātnēs, matemātikā labāku, modernāku, interesantāku mūsu bērniem. Ko ir svarīgi atcerēties, par ko mēs universitātē arvien vairāk domājam, par vienu tādu niansi, ka zināšanas paliek lētas. Pieejamība zināšanām ir tik viegli pieejamas, viņas tagad ir, ka viņu cena krītās. Savukārt, kas pieaug, būtiski pieaug cena prasmēm un būtiski pieaug cena kompetencēm. Un es domāju, ka šis būs viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko mēs visi izglītības sistēmā saskarsimies, ka studentiem, skolniekiem zināšanas būs pieejams uzreiz. Jebkuru vārdu, definīciju jūs pasakat, viņam būs izklāsts uz lapspus, ko tas varētu nozīmēt. Kā ar dažādiem skatījumiem, analoģijām, skaidrojumiem, un tas jau šobrīd visā pasaulē universitātēs notiek. Jebkura definīcija, jebkurā izklāstā ar piemēriem un paskaidrotiem minūtes laikā, kamēr vēl lasam lekciju vai veicam nodarbību, ja viņiem pieejam telefonu. Vismaz universitātē šobrīd tieši tā arī notiek. Ko darīt šajā situācijā? Un tas mans redzējums, ko mēs droši vien universitātē arī vairāk darīsim, ka mums jākļūt tāds vairāk ir par tiem, kas palīdz apgūt prasmes. Jo zināšanas bez spējas apgūt prasmes, pielietot viņas dažādos kontekstos šīs zināšanas, ir tas, ko nevar tik viegli apgūt, un tas nav vienkārši izdarāms izlasot
informāciju internetā vai ChatGPT aprakstā. Un tas ir tas mūsu lielais uzdevums, kā no zināšanu nodevējiem kļūt par treneriem, kā kļūt par tiem, kas iemāca pielietot šīs zināšanas un palīdz cilvēkiem saprast, ja es to tiešām saprotu, es spēju viņus izmantot dažādās situācijās. Es domāju, ka tas nebūs viegli, tieši tāpēc man arī es ļoti vēlētos pateikt paldies par šo jaunajiem materiāliem, metodiku, kuri nodrošinās to, ka mums ir zinātnē balstīta pieeja, metodika, kā veidot mācību materiālus. Un šis ir pilnīgi cits skatījums. Mēs paņemam jaunāko, kas pasaulē pieejams, paldies visai komandai, kas strādāja, un atnesam to uz Latviju, zinātnē balstītus zināšanas, kā mācīt. Un tad jau katrs gatavojam materiālus vai izmantojam to materiālu gatavošanai, lai šīs digitālās prasmes, digitālās zināšanas tiktu integrēt šajā mācību procesā, jo, būsim godīgs, skolnieki to noteikti izmantos. Jūs esat tie šodien šeit, kuriem patiesi interesē matemātika, dabas zinātnes, viss tas, ko mēs saucam par eksaktējām zinātnēm. Un tas man tiešām priecē, jo šīs zināšanas, kuras nav viegli apgūt, ir viens no vērtīgākajām nākotnē. Tāpēc paldies jums, ka jūs esat, paldies, ka jums interesē kaut kas jauns. Es novēlu jums aktīvas darbnīcas, aktīvu domu apmaiņu un veiksmi mums visiem kopā, jo mūsu nākotne atkarīga no tā, cik mums visiem kopā labi ies. Paldies jums! Paldies! Nu tagad stāsts par to, kas tad šī gada laikā ir noticis pie mums. Latvijas Universitātes eksakto zinātņu tehnoloģiju fakultātes starpnozara izglītības inovāciju centrā. Rektors jau pieminēja. Ir kaut kas tapis tāds, ko var aptaustīt. Šeit ir signāla eksemplārs. Matemātika nekad nav bijusi tik viegla. Ticiet man, matemātikas metodika 1.6. klasei. Lūk, grāmatas formātā. Par to mēs daudz runāsim. Taču kas ir pats būtiskākais un pats svarīgākais? Pats būtiskākais un pats svarīgākais ir, ka šo metodikas materiālu ir radījis mūsu centrs, kas pēc būtības ir institūts. 8 zinātņu doktori, 5 doktoranti, 19 dažāda līmeņa eksperti, skaitā strādājoši pedagogi, ir tie, kas kopīgi ir veidojuši šādu te metodikas krājumu, un pēc būtības jau metodika, tas ir tas ceļš, pa kuru ejot, ar vislielāko varbūtību var panākt to rezultātu, kādu mēs vēlamies. Līdz ar to katram skolotājam šī te metodika jau ir pieejama mūsu mājaslapā. Un kas to zina, ko tas Ziemassvētku vecītis vēl izdomā līdz tam laikam? Jo patreiz arī 1.6 dabas zinībās top līdzīgs materiāls, metodikas materiāls, viņš ir ražošanas stadijā. Un, kā es saku, vai nu mazums, kas var iekrist Ziemassvētku vecītim dāvanu maisā un nonāk katrā no skolām. Tas tā, padomājam arī uz priekšu. Jo rudens tāds ražas laiks. Ko tad vēl mēs esam kopīgi šī gada laikā izdarījuši? Izdarīts patiešām ir daudz, jo domājot par to, kādā veidā tad šīs te zināšanas, prasmes, metodika nonāk līdz skolotājam, tad ir pilnīgi skaidrs, ka tikai tad, kad skolotājs uz savas ādas izjutīs to mācību procesu kādam tam mūsdienīgam, kopā ar datoriku, kopā ar digitalizāciju, kopā ar darbošanos, kopā ar interesi un aizrautību ir jābūt, izjūtot uz savas ādas, caur sajūtām, es novērtēju to, cik tas ir nozīmīgi, un sāku pats
organizēt šādu mācību procesu klasē. Un tieši tāpēc mēs esam izveidojuši arī dabas zinībās un matemātikā profesionālās pilnveides kursu, kurš tieši tā arī darbojas. Daļa tiek skolotājiem apgūta attālināti digitālos materiālos, pēc tam šos te materiālus iepazītos ir iespēja izmēģināt dzīvē, praktiski darbojoties un modelējot mācību procesu, mācību stundas, pēc tam jau ir iespēja to izmantot klasē un darbināt tālāk. Un tas patiešām dod vislielāko ietekmi uz skolotāju praksi, un par to liecina arī šīs te aprobētās grupas un rezultāti, ko mēs varam redzēt un novērot. Nu, nākamais solis tālāk uz priekšu ir, kas tad ir tie ieteikumi izglītības politikas veidotājiem attiecībā par to, kādas tad atšķirības starp to, kāds ir bijis mācību process. Es pat atļaušos teikt pirms gada, un kāds viņš ir šobrīd, jo mākslīgais intelekts visu laiku attīstās un paliek gudrāks, un arvien vairāk gan skolēni, gan arī pieaugušie sāk viņu izmantot. Un kā viņu izmantot? Gudri izmantot. Par to mēs jau runājam pagājušajā gadā un turpināsim arī šogad. Un mūsu pētījuma rezultātā ir tapus tādi ieteikumi, norādes, kā tad šajā digitālās transformācijas procesa laikā maksimāli izmantot šīs te iespējas. Otrs ieteikumi attiecībā par profesionālo pilnveidu. Mēs ļoti labi zinām, ka šobrīd notiek arī darbs pie valsts metodiskā centra izveides, valsts metodiķi veidojas un iepazīst, tā teikt, savas prakses. Tikpat labi metodiskais darbs ar šo te projektu tiek īstenots arī pašvaldībās. Kas tur būtu jāņem vērā, lai šī te profesionālā pilnveida būtu pēc iespējas efektīvāka? Un trešais savukārt tāds ieteikumu bloks arī caur reāliem pētījumiem iesaistot vairāk nekā 40 Latvijas skolas. Kā tad skolas vadības darbības ietekmē to, kas notiek skolās? Jo jebkuras izmaiņas, un izmaiņas ir nepieciešams, ja mēs vēlamies iegūt labāku skolēnu rezultātu, Einsteins jau ir sacījis, mēs nevaram atrisināt problēmas, izmantojot tos pašus līdzekļus, kas mūsu problēmās ir noveduši. Tātad ir nepieciešams kaut kāds izmaiņas, jādara kaut kas savādāk. Un kā šīs te izmaiņas, pārmaiņas ienāk skolā, kā skolas vadība palīdz skolotājiem, atbalsta skolotāju, lai viņam būtu vieglāk pamēģināt kaut ko jaunu un saskatīt to iegūto rezultātu, tas šajā trešajā grāmatiņā. Lūk, tas ir tas, ko mēs tā kopīgi centrā esam paveikuši, pateicoties arī daļai no jums, jo noteikti daļa klātesošo tādā vai citādā veidā vai aprobēja materiālus, vai piedalījās aptaujās, vai rādīja savas mācības stundas, ko mēs kopīgi analizējām. Un šobrīd mēs, par cik esam uzlikuši to akcentu uz dabas zinībām, 1,6 posms, tikpat labi arī vidusskolas posms, mēs centrā arī būsim tie, kas veidos šos te mācību metodiskos materiālus. Tur mums ir dots vesels gads, lai izveidotu stundu aprakstus, nodarbību aprakstus, tai skaitā dabas zinībām 1,6 klasē jābūt tā, kas caur tām sajūtām dod to interesi arī. Un tieši tāpēc mēs ar to 1,6 nodarbojamies, jo tur mēs ieliekam to pamatu, lai skolēnām, jaunajam censonim tā interesi par dabas zinībām jau būtu gan pamatskolā, gan vidusskolā, un pēc tam viņš atnākt arī šeit uz zinātņu māju vai dabas māju un mācītos tālāk. Lūk, tas par to, ko esam paveikuši, un šodienas šajās te kopējās darbnīcās un fórumos mēs jau piedāvāsim nedaudz dziļāk un detalizētāk ieskatīties manis pieminētajos izveidotajos materiālos un arī tajos, kas vēl plānojās top. Un tāpēc es atgādināšu, ka tūlīt šeit sāksies fórums,
kā un kāpēc mainās mācību metode matemātikā, tātad par šo te izdevumu. Savukārt, tepat blakus, izejot pa šīm durvīm, 105. un 106. telpā būs fórums, kas kļūst svarīgāk par citu, mācot dabas zinātnes un tehnoloģijas. Kas tad ir tie vaļi, uz ko tad balstās šīs te mācības dabas zinībās? Nu, un kā jau katru mūsu konferenci, protams, ideja tirgus. Paldies visiem kolēģiem, kuri ir gatavi dalīties ar savu labo praksi un pieredzi. Aplaus viņiem! Katram no jums būs iespēja iepazīties, aprunāties un vienlaikus arī padomāt, ko es šo te varētu izmantot savā praksē. Kaut kas jauns. Paralēli ideja tirgumu, sarunas ar ekspertiem. Būs pieejami 2 eksperti. Pāvils Pestovs par vērtēšanas, ieviešanas izaicinājumiem, tad varēsiet pat tiešo viņu satikt, uzdot savu interesējušos jautājumus, dabūt atbildes. Tātad ideja tirgus telpā, tad skatieties tajā laika posmā, viņš tur būs pieejams. Un Liena Purgaile par augstākā līmeņa matemātikas eksāmenu gluži tāpat pieejam, uzprasam, izrunājamies un iegūstam atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Paralēli visu laiku, pateicoties aktīviem uzņēmējiem, kas iesaistās izglītībā, ir iespēja apskatīties, ko jaunu tad piedāvā uzņēmēji. Nu, un, protams, sarunas viesistabā. Sarunas viesistabā, ko par izcilību zinātnē svarīgi zināt skolotājiem, ko būs iespēja tikties ne tikai mums pazīstamo un zināmo fizikas pētnieku Jačeslavu Kašēju, gan arī ar fakultātes dekānu Aigaru Ekertu. Un tikpat labi arī durvis uz pasaules skolu zinātniski pētnieciskie darbi starptautiskajā vidē. Zinātniski pētnieciskie darbi ar skatu, kā tikt tik tālu ar šiem te pētnieciskajiem darbiem, lai jau tas būtu starptautiskā līmenī. Nu, pēc tam darbnīcas, pēc jūsu izvēles, un noslēgumā matemātiķi tiek šeit, jo viņiem darbnīcas pamatā šajā mājā. Dabas zinātņu cilvēki, mēs dzīvosimies pa dabas māju. Un noslēgumā tad tiksimies dabas mājas zālē Magnum. Piesātināta diena. Noteikti blīvi sapakota, taču noteikti zinu arī to, ka pievienotā vērtība būs katram. Un tas ir tas pats galvenais. Lai mums visiem veiksmīga un ideju pilna diena,